Vai tagad filmējāt? Es padzeru. Pala. Nav. Kāds ir jūsu mīļākais ēdiens? Sushi! Rosals! Pizza! Es neesmu tiesuši. Labi. Stāst pa vārdam. Sakiet lūdzu, lieta, ko jūs dāvināt savai mīļākajai. Apakšveļu! Apakšveļu un kaut ko vēl klāt. Mašīnu! Stāst par apakšveļu mašīnu. Jana izvēlējās Mašīnu. Jo Apakšveļa nav tik spilgta, kā viņa ar savu mašīnu. Lieta, ko jūs nopirkāt un nožēlojat, ka jūs viņu nopirkāt. Miksers! Miksers! mikseris, Bija sāplīsis! Tāpēc Sakūšu! olas un krējumu, Ar savām rokām. Jūs mīļākie pasaku tēli. Smurfi. Smurfi! Mēs gribējām smurfu šodien. Smurfi! Kādā jaukā vakarā smurfi aizdevās uz zaļo, ceļojumu. Ceļojumā. pamanīti Ka kā ceļojumā pamanīti, ka daudz punkti. tāpēc viņi zaļo ceļojumu Nosauca par zilo kalnu, jo bija ļoti garš ceļojums. uz zilo kalnu. super! Tas jau bija narcistis. Uzspēlēsim Kameras taču! Uzspēlēsim radioaparātus. Viņas hobijs ir adīšanas radio par adīšanas hobijiem. Viņa mūzikas stils ir Metāls. metāls. Country. Country, tu gribi country? Labi. Viņa galvenā tēma, diskutablais temats. Attiecības ar mammu. Attiecības ar mammu. Viņam dabas parādība tāda. Zibens. Varavīksnes. Zibeniskās varavīksnes. Paldies. Viņam process. Dēšana. Dēšana. Viņam rubrika par Sievietēm. rubrika par sievietēm. Viņas ir saprotams, nesaprotams. Nesaprotams. Un beidzot pēdējais viņam ir top Modelis. top 40 kas? Sieri. Top 40 Es te tupēšu, ja? Es šeit tupēšu. Un es norādīšu uz radiostaciju, kas pļāpā par savu konkrēto tematiku. Tajā brīdī, kad es parādu uz kādu citu, viņam, jūs dzirdat, ļoti svarīgi, viņam ir jāsāk savus radio uzgājiens ar iepriekšējā pēdējo pateikto vārdu. Piemēram, viņš tur mašīna, es noroju viņu nost, parādu tev, un tev ir jāsāk ar mašīna. Āda ātrāk nekāda rokas.
Wow! That's what's up! Labi, jūs esat gatavi? Jā. Jā! Chill. Attiecības ar māmuliņu. Svētdienas vakars 9:30 ar jums kopā Imants Plikgalvis. Mamma ir jāciena tāpat, kā jāciena viss, ko viņa tev ir devusi. Māte tev ir devusi Jēzu Kristu. Jēzu Kristu mēs mācījāmies nodziedāt jau 4. šķūņa raidījumā, tādēļ šovakar mēs turpināsim ar spļāvienu tukšajā. Tukšajā maisiņā mēs ieliekam olas pēc inkubātora. Un dēšanai ļoti delikāts process, tādēļ tieši šajā maisiņā tas ir veidots no putu polisterona. Putu polisterona siers šodien ir par 4 vietām augstāk! Numur 2! Jā! Putu polisterona! Laukamies viņa dziesmu! Putu polisterona siers! Siers ir ļoti labs pamats, lai Adāma mašīnu nedaudz iesludinātu un sagatavotu darbam. Adāma mašīnas adats mēdz ierūsēt, bet neviens pat nenojauš, ka mājās ir līdzeklis un nemaz nevajag pirkt kaut ko dārgu veikalā. Mēs paņemam sieru un kā gluži par īvi, Brīk un izšķaidam olas. Iekšā mēs varam redzēt, vai ir vanskars vai nav. Mans neizdevies cālis. Jā. Vanskars bija neizdevies, vai tajā iespējas zibens, diemžēl, un tas noteikti. Jā. Tajā iespēja zibens. Sievietes ir tā kā zibens. Viņas ir tik neparedzamas un vienmēr ir tā, ka pēc zibens sekotas pērkons. Un tā kā pilnīgi tā kā visas sievietes, viņas ir tik noslēpumainas un nevar gaidīt. Nevar gaidīt, ka no meža iznāks kaila dāma. Tādēļ ar nākamo dziesmu mēs mēģināsim iekvēlot viņas sirdi patiešo no šķūņa raidījuma. Raidījumus nepārslēdz, kad mamma skatās. To nevar. Meksikāņu seriāls tā ir neatņemama dzīves sastāvdaļa. Neatņemama dzīves sastāvdaļa ir skatīšanās uz varavīksnēm, pētīt tās krāsas, visas jauni hobiji mums šeit izplatās ar šīm varavīksnēm. Varavīksnes krāsa nav pati ieteicamākā krāsa cālīša astei. Ja jūs redzat, ka cāļa aste ir varavīksne, Varavīksnes krāsa ir jaunais modes kliedziens adīšanas pasaulē, un visi prasa: Marija, kā tu to dabām gatavo? Es saku, mīlīši, viss skaidrs, tagad nopērkam jaunu modīga dzija. Viņa jau ir nokrāsota. Nokrāsotais siers ir 2., 1. vai 3. vietā. To mēs uzzināsim pēc reklāmas pauzes. Pauzes. Dažreiz sievietēm ir vajadzīgas attiecībā kaut kādas. Un tad ir ļoti sarežģīti, kā vīrietim nevar saprast, kāpēc tā ir, no kā, vai es esmu izdarījis kaut ko. Kaut ko pastāstīs par savām attiecībām ar mammu. Jā. Man mamma neļauj spēlēt Counter-Strike. Counter-Strikes ir ļoti patiesa lieta, it sevišķi tanī brīdī, ja jūs uzstājaties šķūnī un ielaužās FBI un mēģina jums piedzīt kaut kādu sūdu par... Sūdu? Ja tev nav olas, tad tev nebūs arī cāļi, un sūdi tur neko nelīdzēs. Tātad vēlreiz. Paņemam oliņu.
Oliņas ir top raksts katrās lieldienās, tāpēc es esmu izgatavojusi speciāli olu rakstu karti, ko ievietot. Ko ievietot? Pirmajā vietā! Ko ievietot pirmajā vietā? Kā lai saprot? Ko ievietot? Krievijas siers vai? Pūveklis! Nu kā tās sievietes var saprast, ka viņas ir tā pauze? Pauze ir ļoti slikta. Olām ir jānāk tieši no inkubatora vai arī no vistām. Vistām ļoti nepatīk varavīksne. To mēs esam ievērojuši ar mūsu ekspertiem. Tāpēc jārāda varavīksne savas vistas lūdzu ārā nevediet. Nevediet mammu uz nočnieku. Vienkārši nevajag. Mums te ir Sergejs padalīsies ar... Padalīšos jums ar mazu dzeju no kāda iesūtītā Jāņa Bērziņa, kuri Latvijā mums ir ļoti maz. Un šīs dzejas rindas sākas tikpat ātri, kā beidzas. Un beidzas raidījums, kā vienmēr, ar manu mīļāko dzejoli. Adi cimdos auseklīti, ziemeļvējam būs par spīti, auseklīša pilni rīti.